Jau tūlīt sāksies LV Florbola līgas spēle starp mainiekiem Kurši Ekovalis un Ķekavas florbolistiem. Pārtraukumā vai maču beigās uzzinoši. Rezultāts atklāts. Ilgi mānija. Vai traģisks, jo punkti tika gūti un 1-1. Ļoti ātri. Aptuveni 16 vai 17 sekundes. Panāk neizšķirtu no Ričarda Dēvita piespēles. Dējums tāds samiksēts no vairākiem. Kaspagolo. Šīs sezonas Ralfs Polis gūst savus 10. vārtus. Tuvu laukuma vidusdaļai un šoreiz ātra pāreja no aizsardzības uzbrukumā. Un Dēvitam otra rezultatīva piespēle. Bursma vārtu priekšā. Pols labu individuālo meistarību demonstrē. Raidījums, tur ļoti labi vārtos pozīciju izvēlējās vārtsargs, bet atkārtots metiens pa Ķekavas vārtiem bija precīzi. Šeit liela darba izdarīja Polis. Metiens pa vārtiem. Sezonā nav guvuši. Kāds labs reids. Un man trūkst vārtu. Būs savus otros vārds mačā šodien. Edgaram Rimarenko ir vairāk, bet ar statistiku nedaudz vēlāk, jo skatāmies atkārtojumu. Arī, ka Kurši Ekovalis vienībai ir labs pretuzbrukums. Ir tīpaši tanī brīdī, kad laukumā ir Freimans Kostusevs un skaisti gūti vārti. 14. minūtē, otrajā periodā, rezultāts kļūst 5-3. Uz laika. Protams, būs noraidījums. Neviens cits kā Klaus Jansons. Viltīgi. Un 5-4. Tāds zvaigžņu spēles izskatās. Piruetes ap savu asi, īpašos speciālos sporta albumos. Nezinu, varbūt ir arī kāda grāmata izdot viņam, bet tikmēr skaitliskais vairākums tiek realizēts. Un uzraugam piespēli. Un tātad Jansonam ir trešie gūtie vārti. Apzakts Kostusevs. Labs šodien spēlē aizsardzību un arī otro reizi mačā Ķekavas florbolisti izvirzās vadībā. Ilgstoši. Kurš jau nav guvuši vārtus šajā mačā. 19. minūtē bija pagaidām pēdējie 5. vārtu un 6-6. Freimani. Spēku patēriņš uz mača vidu ir un 7-6. Kurš vārds ir guvis jau. Vārtu priekšā. Viņi lido garām vārtiem un tā paliks mājinieku rīcībā. Steidzās jau Kurši. Jo Ķekavā ir bumbiņi. Un vārti!
Tālu piespēle, sekmīgi, ne, tomēr nav sekmīgi, un Kuršu atbilde. 7-8. Kļūst vārds no Mihaila Kostu sev piespēles. Vārds Aksels Imbovics, Mārtiņš Puķīt, un kļūdās Siliņš. Un tas būs punkts. Tas visticamāk ir pielikts punkts. Un atskan fināls vilpe, kas vēstīja, kad Kurši Ekovals piekāpās Ķekavas vienībai.